Daudz vietā Eiropā veikti pētījumi atklāja, cik kultūrai patiesībā ir liela nozīme, ietekmējot cilvēka veselību un labsajūtu. Tāpēc Cēsu novadā esošie muzeji kopā ar partneriem citviet Ziemeļa Eiropā pieņēma izaicinājumus, sniedzot iespēju cilvēkiem atgūties pēc kāda traumatiska brīža dzīvē, stiprināt pašapziņu vai izrauties no pelēkās ikdienas. Veselības darbinieki vai sociāla darbinieki vai, nodarbinātības aģentūra darbinieki var nosūtīt savus klientus uz tādu īpašu kultūras aktivitāšu programmu, kas ilgst aptuveni 8 vai nedaudz vairāk nedēļas, un kuras laikā cilvēki var varbūt nedaudz atgūt tādu motivāciju, dzīves prieku, uzlabot savu pašsajūtu. Pašlaik ir noslēdzies programmas pirmais cikls, kura laikā dalībnieki apmeklē radošās aktivitātes Āraišu ezerpilī, Cēsu muzejā, Kārļa Skalbas, Saulrietos un Edvarda Veidenbauma Kalāčos. Ar katru reizi cilvēki arvien atvērās, tās aktivitātes bija ļoti interesantas, ko muzeja piedāvāja. Gan spēlējām teātri, iestudējām kaķīs dzirnaviņas, mēs gājām senajā skolā un mācījāmies rakstīt ar spalvu, kūlām sviestu, kopā dziedājām. Pat komponējām dziesmas vienā reizē. Programmā iesaistītie ļaudis ir ļoti atšķirīgi, tāpēc par piedzīvoto katram savas pārdomas. Asnāta Līga Žepere ierīkojusi atmiņu gladi, kurā apkopoti muzeja darbinieku ieraksti no katras apmeklētās vietas. Daudzi arī pasākumi muzejos uzmundrināja kaut ko jaunu veidot, arī, piemēram, Āraišu arheoloģiskā muzejā puzurus veidot un vainagdziņus, ko arī iesāku rakstīt dzejoļus, ko aizgāja tāds impulss no Saulrietu viesu apmeklējuma. Savukārt Pēteris Daniels no Līgatnes senioru mājas norāda, ka piedzīvotais ļāvis atkal atgriezties vietās, kas jaunībā viņam bijušas nozīmīgas. Dzīvē tu paskrien garām, ar mašīnu brauc, cik redz, ka zīme ir muzejs. Pasaulē kaut kur šur tur es bijis pa lieliem muzejiem. Nekad nav ienācis prātā, ka mums Latvijā tad tik jauka un arī. Tikmēr programmā iesaistītie muzeja pārstāvi norāda, ka satikšanās ar šiem cilvēkiem, kuri citkārt uz muzeju neatnāktu, ir krietnas izaicinājums ikvienam. Tas bija tāds leciens augstā ūdenī, jo tāds projekts nav. Nekas tāds nav dzirdēts, nekas tāds nav bijis. Līdz šim es pat nezināju par to, ka cilvēkiem spēja būt tik grūti. Nerunājam par veciem, kas ir ratiņkrēslā, bet par jauniem cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri nevar atrast sevi gan meklējot darbu, gan vispār. Nākamajā gadā notiks vēl 2 programmas posmi, un tajos būs iespējams arī pašnosūtījums, pamatojoties uz cilvēka paša izjustu nepieciešamību gūt emocionālo atbalstu. Ceram, ka ar laiku novadā arī citas kultūras institūcijas varētu pievienoties, jo mēs redzam, ka ne tikai šiem cilvēkiem, dalībniekiem tā ir ļoti pozitīva pieredze, bet arī kultūras institūcijām. Komandas lielais mērķis, ka ar laiku šī varētu kļūt par patstāvīgu programmu, kā novada iedzīvotājiem ne medicīniskā veidā uzlabot psiholoģisko labsajūtu. Laura Jansone, Indars Krieviņš,